Lūdzu, pārbaudiet savu mikrofonu. Tālāk. Tagad varat? Nē. Tā bišķi skaļāk? Nu, ir, ja. Vēl tuvāk bišķi? Lūdzu, pārbaudiet vēl labāk, ja būs. Tā, līdz šitā no šejienes redzēt. Pasakiet kaut ko? Nē, nu, lai mums veicās ar to mikrofonu. Tā, līdz pagad no augšas tagad. Tāpat. Jā, tas arī dzirdams. Skaļāk. Jā. Ļoti skaļi. Nē, nu, mēs pieradām pie tā, pie augstuma, pie vēja. Un daudz vispār var nopelnīt tā dienā, spēlējot tunelī? Nu, tas ir atkarīgs no dienas, no laika. Ja, piemēram, piekdienu var nopelnīt vairāk, tur pa nakti arī var spēlēt. Nu, principā, ja normāli spēlēt kādu 3 stundas, ja, nu, var 20 lati nopelnīt. Uz ko televīzija balstās? Uz reklāmu. Un reklāma 1 sekundi ir 20 lāta reklāmdevējs. Tu teici, ka centrāla tirgu ir Alvei, varbūt mēs varam aiziet un nopirkt un tu saziedies kā? Es nedomāju, ka man vajadzētu Alveinu pirkt, jo man viņa tāpatās uzdāvina. Ejam, varbūt parādīs, kur tev viņu uzdāvina. Nē, kur viņu uzdāvina? Viņu uzdāvina tur tajā galā. Aizējam. Aiziet, jā. Jā, kur tev Labi, uzdāvina. aizējam. Nu, un tad tālāk turpinājām tekstā, kas un kā. Īstenībā, ko es vēlējos sacīt, nav nemaz visas tās lietas nemaz tik sūdīgas un tik sliktas, kā viņas, jā, teiksim, tas vārds nav tik melns, kā viņi mālē, jā. Kādēļ tu projām steidzi? Jūs varētu ietestēt mūsu jauno mikrofonu? Varētu vienkārši... Тест. Tavā sirdī. Что ты любишь? Можете сказать что-нибудь? Мы тестируем новый микрофон. Sankarmem dod linek arokšķi. Urāk, kāpūt amboj kukulšin. О, paldies jums. Это сын мне небо над головой, я сказал. O, spasībā вам Tā большое. jābūt labāk. Nu tā kā mēs redzējām, mēs ķīniski ar mākam runāt. Bet kā mēs, ja mēs varētu, jā, teiksim, likumīgi un Varu tiesiski, te ir teiksim, Alvei. Nē, tur gan būs mēdz šoreiz, uz to momentu, uz priekšu uz apakaļ. Bet Ir tā visā kāds- vismā šeit ir, šajā vietā, vēl tur uz priekšu uz apakaļ. Ejam uz to vietu, kur ir var nopirkt. Kur vēl? Jā, Nu, tev, tā, iesim. tev vajag Iesim, Alvei un sadziedēsim tev kā. Alveja, ak, Alveja, tu patstāvīga esi. Vecās likteņdzirnas, mūsu mūžu māj. Ja mēs paskatāmies uz šo te augu, ja, šis ir ļoti, ļoti dabīgs produkts un visā vismā viņš satur dziedniecisku spēku. Jā. Tātad arī Bet paņemsim tādu varbūt. Nē, es nedomāju, ka man vajag. Cik āvējas gabaliņš maksā apmēram? 60 eiro. Man jau dzirdēja gandrīz ar eiro pats. Tev ir Kas tieši? nauda? Es domāju, ka Nav? no tā mazāk gan būs. Tur ir ķurķis! Ejam, Mārtiņ, ejam. Kā lūdzu? Stulbeļīgi. Kāpēc? Kāpēc? Jā. Jūs viņu pazīstat? Artiņu. Ilgi. Gadi 5 varbūt jau. Labi, draugi. Normāli paziņas. Reizēm padziedam, gadi garstāvoklis. Jā. Nu, jā. Ar dziesmu uz priekšu pa dzīvi, ne? Jā, es jau nu zinu, ko teikt. Nu, beidz augstītis, ka tu zvini. Nāri, labi, paldies. Jā. Paldies. Visu labu. Jā, viss. Kurā pārraidē tas būs? Edar TV. CNN aizmirst. Tas ir vācu. Nē, tas ir mūsējie tepat taisa. Tā, tehniski īstenībā šis te Edgara Aivara piedāvājums par ķīmisko sastāvdaļu nopirkšanu, jā, teiksim, dezinfekcijas, teiksim, saturu nav iespējams, jo atvainojiet, tehniskiem es nedēļu. Vilciens Rīga Plaskaunē puses. Visapkārt zeme zied, kā zilis zieds un tik neparasti viegliet, pat nedomājot, cik jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien ikrīt uz kurzeme, kā ciela viņa pretīm skrien. Nu, Dai, saka. Es nevaru apgalvot, tā, kurš tas Bībļi? Nē, man šitais katru dienu ir. Man flakoni, katru dienu. No rīta es nespēju, jā, centrāla tirgu normāli ienāk, ka man kāds nespīdzina ar flakoniem. Jā, viss kārtībā. Mikrofons. Nu, par kvalitāti gan es nemācēšu pateikt uz doto momentu, jo es neesmu kvalitātes dzirdējumi, teiksim, rezumējis kā skaņu. Bet kā izskats vispār ar mikrofonu? Mikrofonu kā mikrofonu.
mikrofonu, nu, ko tad tur var pateikt? Раз. Elvija, Elvī? Veikals vai Rīmī? kāja, Iki? supermetāla. Maksima. Spīce. Mols. GC. Alfa. Sky. Un Rīga Plaza. Rīmī. Jau bija. Vārti! Tas bija labs. Ну, какое я могу дать пожелание? Ну, какое может быть пожелание? Здоровья крепкого, Здоровья, счастья, счастья, много денег денег. побольше. И евро, честно говоря, на букву Г. Очень тяжелая монета. Jā, varbūt tās vairāk gribētu arī uzzināt, kāpēc man ir tāds nepiedienīgs, jā, teiksim, jā, apkārtējā vidē varbūt nepieņemams dzīvesveids. Tas varbūt iespējams ir tam dēļ, kad varbūt tās savādāk domāju. Bet vai racionāli, teiksim, apkārtējā vidē apdraudoši, tā ir kāda cita lieta. Jā. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, Без алкоголя, без курения, алкоголя, без без наркотиков. Только за здоровый образ жизни. So, wacht maar op zo wat. Nee. En dit je gewoon te schweren. En zo vrij, je gewoon jam. En zo vrij, zo wat je zo uit daar op het rood. Welcome goes, no koda kāju. Welcome goes. Mārtiņam, kas nokoda? Welcome goes. Kas Mārtiņam iekoda kājā? Ejam gost. Tava draugs. Oh. Hello. Check sound. Check. Tā, TVNetā, kas jauns bija rakstīts par manu kāju, ja kā sūdzējāmies, kā mēs redzējām iepriekšējā darbībās, tad Edgars Sāvars Artūrs Lapinskis man noziedoja 60 eiro, ja, kas ir mūsdienās arī diezgan paliela nauda, ja, un mēs pierādām to, ka tiešām tā ir problēma, ja tā man kāja, jo man iekaisa viņu, tieši šis te man iekaisa, ja, un šī nav tā vienīgā vieta, ja, un tā rezultātā, ja, man vajadzēja asins noliet, ja, un lai es varētu dabūt ārā zāles, ja, kuras man savadīja sarkandaugavā, ja, pretlikumīgā pretiesiskā darbībā ar nozaļošanu, ja, un tādā veidā, ja. Tātad mēs saprotam to, kad mēs redzam, ja, kad alvei, ja, kā jau es minēju augstāk, ja, alvei ir ļoti, ļoti augsts un spēcīgs, ja, dzīvniecisks spēks. Tātad kādā veidā kādā veidā, teiksim, notiek alvejas, ja, teiksim, ieļošana, ja, teiksim, kājas, teiksim, iespējamā dziedniecība, ja, tātad šeit, šī vietiņā, ja, mēs apalkam vēl šeit riņķī, ja, un mēs saprotam to, kad pēc kādām 2 stundām, ja, es jau jutīšos labāk. Beigās pilnīgi absolūti nekas nav jādara, var visās šādās tā vietiņās, ja, un redz visu šitā, un šī tā viela iedarbojās šeit viss iekšā, un viņš pārplūst visā ķermenī. Pēc cik tad viss uzlabos tā kājai? Nekas viss kārtībā. Kā viss būs normāli, tikai, ja, mēneši vai 2 mēnešu garumā. Ja? Šāda teikt reankanācija uzreiz sākās pēc minūtes. Piemēram, šādā veidā. Ja? Tad puvums, ja, iznīdē audus. Ja? Un audi tiek atjaunoti. Neticāmā veidā, bet tā tas ir. Atcerieties to puisi, ko mēs intervējam centrāla tirgu. Tam puisim arī es tieši tāpat tās ieliku jaunas šunas, lai viņš vienreiz beidzot sāk normāli runāt. Viņš tu gāja šitāds. Tāds. Es viņam ieliku jaunas šunas, lai dzīvot cilvēku. Neko, protams, neprasīju, neko pretī par to. Nu, tādā pašā veidā es arī ielieku sev. Šodien ir kārtībā vai ne? Šodien arī nebija viss kārtībā. 14 ārstēs gadu mūžībā ar saviem uzskatiem par manu dzīvesveidu un vispārējo. Nē, bet šodien kājai viss ir labi? Jā, bet vienalga ir nepieciešama, jā, teiksim, kaut kāda masturīga, teiksim, sistēma. Jā, teiksim, jā. Lai jums veiksmīgi un piepildīt katru dienu iespējams un uz drīzu tikšanās un skatieties mūs atkal kā jau vienmēr. Nekas jau interesants, bet vismaz kaut ko kādu dienu garu. Я сижу и смотрю в
и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы, но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. И никто не хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар согревать, а без музыки и на миру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Pateiks, kā tev mikrofons patīk? Mikrofons ir ļoti labs. Paldies jums visiem, kas saziedojāt. Tiešām prieks, mēs šodien filmējām. Gribējām satikt vairāk cilvēkus, safilmēt, bet, diemžēl, vai par laimi, mēs satikām Grīsmani. Un tā arī pavadījām ar viņu visu laiku. Jā. Neko neteiks? Nu jā, un tad mēs...